Visiem čau, tas ir mans otrais podcasts, kā nosvinēt dirsu. Un šīs dienas tēma ir par mārketingu, kurš nogalina. Kā to var apstādināt, kā jūtas mūsu ego, kādas ir robežas un limiti no mārketinga, kurš nes mums rezultātus, līdz mārketingam, kurš mūs nogalina. Un mani lielāki faili. Šodienas podkastā par visu jums stāstīšu. Man arī ir slēgtais kanāls Miljonāra dienas grāmata, kur es stāstu ļoti padziļināti ar visiem cipariem, ar vārdiem, uzvārdiem. Šīs dienas podkastā jūs sapratīsiet, cik tas ir vērtīgi. Ja jums nav vērtīgi, tad vienkārši klausieties šo informāciju un neatkārtojiet manas kļūdas. Nu ko, aiziet. Pagājušā gada es ieguldīju vairāk nekā 100,000 eiro mārketingā. Cipars ir milzīgs, cipars ir liels, bet uz to brīdi man bija nauda, bija investīcijas un likas, kā esmu king of the king. Varu bāzt tur naudu un visur varu. Bet, protams, ka es esmu slims ar darbu. Es nepērku sev ne mašīnas, ne dārgus telefons un tehnika varbūt man ir kaut kāda, tas ir vienīgais, kas man ir, lai man strādātu un kvalitatīvi radīt saturu. Bet, piemēram, kad es kādam uzņēmējam stāstu, Denis, es uzņēmējam stāstu, ka es ieguldīju 100,000 eiro pagājušā gadā. Man prasa, un kas tev ir? Un viena dāma stāsta, man vismaz pupi ir silikona. Kas tev ir? Es saku, man nav nekā. Man ir milzīga pieredze, ar kuru es šodien ar jums padalīšos. Pupi man nepietika. Silikona pupi man nepietika, bet noteikti pietika saprast savu veiksmīgāko un neveiksmīgāko ieguldījumu mārketingā. Nu, ko aiziet pirmais? Pirmais sākās ar mūsu zīmola izveidi. Mūsu zīmola izveide man izmaksāja lielu X naudu. Ļoti lielu. Es vienkārši stāstīšu, ka mēs vairāk nekā 100,000 ieguldījām mārketingā, izveidot savu zīmolu, tas ir arī mārketings. Protams, ka mēs izveidojam savu mārketingu, mēs gribam ļoti skaļi to palaist, un pats dārgākais tā bija palaišana. Villā, mūžā, ar visiem žurnālistiem, bijām pirmajā presē, bijām mēdījos, vāku žurnālos, un, protams, ka neviens, kā Denisam Jerjominam, vāku bez maksas nedod, jo pirmkārt, es ļoti ilgu laiku gribēju attīstīties tikai pateicoties kādam. Man patika ar visu dalīties, kolabā, partnerībā, vienalga, kur es eju, man vienalga bija vajadzīgs kāds blakus cilvēks, un man patika būt. Īstenībā es nezinu, kā no malas izskatīsies, ka es pateikšu, man patika būt ēna. Nē, man patika būt, ka mani tā kā pieskata, atbalsta. Un ja man nedod stop, tad man ir vabank, es varu bliest, domāt, generēt, radīt, varu bez... Es sapratu pēc pagājušā gada, ka man nebija viss tik slikti. Man nebija viss tāda dirsa. Es... vienkārši darīju maksimāli, ko es varu izspiest, nekontrolēt situāciju. Man nebija blakus cilvēka, kurš to visu aprēķinātu, pateiktu, Denis, tas ir pareizi, tas ir nepareizi, šeit ir tāds konkrēti ieguldījis laiku savu naudu, šeit ir tāda rezultāti. Man nebija tāda cilvēka, bet es esmu radošs cilvēks, es bliezu, man ir ļoti plašs mērogs. Es domāju, piemēram, 3 gadus atpakaļ es domāju tikai, piemēram, ar Rīgu, pēc tam bišķiņ ar Latviju, pēc tam Baltiju, tagad man ir plašs mērogs uz Eiropu, uz pasauli. Es vēl nevaru pateikt, ka man ir tāds tik plašs mērogs, bet es domāju, ka līdz tam es noteikti aiziešu. Un pagājušā gada runājot par mārketingu, vidējs budžets ieplanotais vispār bija tikai 2,500 eiro, kas iekļāva... tas bija X reizes vairāk mēnesi, bet mēs 2,500 vispār nekād nevarējām iekļauties. Mēs sadarbojamies ar aģentūru, tad pastāstīšu jums, kā notiek darbs ar aģentūrām, kā notiek darbs ar pakalpojumiem, kā var teikt, ja? Kuri, piemēram, fotografi, videomakeri, vai stilisti, vai kādi vēl būtu pakalpojumi. Kas dod tehniku varbūt,
Jā, arī vietas, lokācijas, kā notika darbs ar tiem, cik tas viss izmaksā un kādus vispār rezultātus mums tas dod. Pagājušā gada man bija mērķis ieguldīt maksimāli daudz, lai mēs esam skaļāki Latvijā, lai mums ir viskaļākais konteksts, lai mums ir skaļākie skatījumi, lai es esmu žurnālists, lai esmu televīzija, lai esmu radio. Tā, lai katrs no UCUG, katra no sava gludakļa dzirdētu manu vārdu. Un, protams, es uzskatu, ka man tas nav sanācis, bet kaut kādā, es nevaru pat pateikt, vai sanāca vai nesanāca, jo es uzskatu, ka man nedrīkst vadoties tikai pēc tā, ko tev saka tavi tuvākie vai tavs burbulis, kur tu dzīvo. Jo es sapratu, ka Latvija ir sevišķi tik ļoti izteikts tas, kā es saku, matricas mums ir. Es nezinu, ja visus parasti ir 3 slāņi, kaut kāds zemējais, vidējais un lielais. Mums tie ir nevis slāņi, bet kaut kādi burbuļi. Un mums tik daudz to burbuļu savu cilvēki dzīvo, un viņi tiešām dzīvo tikai, piemēram, savā ciematiņā, un tikai zina tos, un grib zināt tikai tik mazo to savu ciematiņu, dzīvot savu burbulīti, un principā mums vispār ļoti grūti palikt tik atpazīstam, lai tevi zinātu visa Latvija. Noteikti tu vari sasniegt kaut kādu popularitāti, atpazīstamību šajā savā burbulī, bet, lai tu izietu ārā vēl no šī burbuļa uz otru burbuli, es nezinu, kas tev ir jādara. Tev jāpadzīvo tajā burbulī, lai saprastu, kas cilvēkiem interesē tieši tajā burbulī. Man ir saprotams kaut ko es sacāstu? Saprotams, jā. Es vienkārši runāšu ar operatoru, ar Uldi. Viņš pēc tam atnāks pie maniem arī parunāties. Bet tā kā, lai ideja saprasta, ja nav saprastama, tad man rādi šitā X, labi? Vot, un tātad, priekš sava burbuļa, jā, man sanāca izveidot ļoti lielu atpazīstamību, par mani visi runāja, bet vai maksāja tā nauda, lai sasniegtu popularitāti, atpazīstamību tieši mana burbuli, es domāju, ka nē. Es domāju, viss noteikti nē, tāpēc, ka es neizgāju uz citiem burbuļiem. Es neizgāju ārā uz citiem matricām, kur cilvēki dzīvo. Es biju tik ieciklējies tajā savā, blogeru komunā. Es cīnījos un rādījos tieši priekš saviem blogeriem, priekš saviem draugiem, kurš man fiziski nenesa rezultātus tā kā naudā, tā kā pārdošanā. Es biju vienkārši skaļš, populārs draugs, sava burbuli. un tāpēc, ja es būtu sadalījis to lielu naudu un būtu iekarojis ne tikai to burbuli, kuras vienkārši sevi tikai tā griezu, es būtu sadalījis vispār. Sava burbuli man vispār nevajadzēja neko ieguldīt, man vajadzēja vienkārši iet uz citiem cilvēku klasēm, kā es teiktu, cilvēku pēc interesēm, kas dalās, man vienkārši vajadzēja mainīt bišķi stratēģiju. Un, piemēram, kad es rādīju bagātu dzīvi, ka man ir apkārt tikai asistenti, stilisti, man ir visi domā, ka man ir milzīga komanda, bet viņa tiešām man bija 5 cilvēki apkārt, kas man palīdzēja veidot kontentu. Un tas man bija liekas krūtam, tas kaut kādā veidā atviegloja. Vēl papildus bija tūsiņi, protams, ka tā komanda ir vajadzīga liela, ja tev nav resursu pašam vadīt kaut kādus pārņemt, ja? Un tu tā kā gatavs uzturēt komandu, tikai lai lieku reizi pašam pabalēties, pašam tu zini pats sevi, ka brīvdienās tu resursus nedabūsi, tu būsi jau izsmelts, un nākamajā dienā tātad nākamajā nedēļā tev nebūs resursi, tā komanda viss vajadzīga. Principā, kad es apstājos ballēties, parādās tik daudz enerģijas, tik daudz resursu un naudas un idejas un enerģijas, ka principā es, paskatoties tagad no malas, es varu pateikt, ka jā, es biju skārš, es biju krūts, man bija nauda guldīt marketinga, bet ko es ieguvu beigās? Milzīgu zaurumu, nezinu. Es nezinu, ko nozīmē izdegšana godīgi. Varbūt es biju izdedzis, varbūt tā ir izdegšana. Laikam, varbūt es biju izdedzis, es nezinu. Es sapratu, ka
Man nesen mamma arī teica, es strādāju pie viena projekta, un es saku, man patīk projekts. Es saku, mēs pagaidām tur naudu nesaņemam, algu nesaņemam, bet mums patīk ideja, un kaut kā tas projekts noteikti atnesīs naudu. Mamma saka, ja tu sev uzreiz konkrēti tu nesaņem algu, un mamma teica, tu izdegsi. Un es ilgi nevarēju saprast tos vārdus, un pēc tam kaut kad vakar vai aizvakar es staigos un domāju, cik gudra īstenībā gudri vārdi. Jo kurš reāli uzņēmējiem nav algas? Mēs strādājam vienkārši par ideju. Es nekad nezināju reāli, kas ir man milzīga kļūda, cik es reāli pelnu. Es kaut ko nopelnu, paņemu savu primārajām lietām, pēc tam aizvaru pārādos rēķinus, pēc tam atkal kaut ko nopelnu, atkal aizvaru, es nevaru. Un man nav tādas var iemācīts iekšā, kā mums atlikam naudu, viņu sev atlikam algai, un pēc tam tikai sadalām to visam saviem izdevumiem. Te obligāti ir kaut kur gūdīt, kaut kur rēķinu samaksāt, kaut kur pēkšņi tur vadīties. Un tā es dzīvoju pagājušā gada, un principā vairs tā negribu. Un tagad mans ir ceļš tāds, ka mēs konkrēti sadalām ne tikai savus resursus iekšējos, bet arī savus finansiālus resursus tā, lai viss ir skaidrs. Un, ja mēs atgriežamies pie tēmas par marketinga failiem, tātad mēs atveram zīmolu. Atvērt zīmolu ir nenormāli liels, milzīgs ieguldījums. Vispār cipariem es stāstu savā sliktajā kanālā, cik tas maksā, cik maksā atvēršana, cik maksā žurnāli. Par to es visu stāstu, bet uzreiz saku uz priekšu, ka žurnāli nestrādā. Es uz priekšu saku, tas ir mans lielākais fails manā visā karjerā. Ieguldīt x summu, ļoti milzīgu summu. Atkal es tā kā būšu kā šitais infocigāns. Mana sliktajā kanālā uzzināsiet, cik maksā būt žurnāla vākam. Es domāju, ka tie cilvēki, kuri zina, tie apmēram saprot tos ciparus. Un sliktajā kanālā, kas pēc atkal atkārtojas. Tātad ieguldīties, vislielākais fails ieguldīties uz žurnāla vāka un principā samaksāt lielu naudu un būt uz žurnāla vākas aizmugurē. Un mani visi lasītāji, pat es domāju, ka 90% pat nav redzējuši, bet mani bija pārliecināja par to, ka žurnāla vāks aizmugurē uz dirsas ir pats labākā vieta, kur var samaksāt naudu un ieguldīt savu produktu un pateikt par to, ka tu esi radītājs un tas produkts būs pamanāms. Un visi cilvēki tiešām žurnālus un viņi tiešām sāk lasīt no aizmugurēs. To žurnālu un priekšu pat neskatās. Tas bija pats trakākais. Nākamais man bija konkrēta stratēģija taisīt content dienas. Es ļoti ilgi par tām content dienām, bet es uzskatu, ka pirmkārt lielākā kļūda iegūdoties, nevis kļūda, kā var pateikt, ka tas ir pieradums pirmkārt, ka ja tu sāki rādīt kvalitatīvu kontentu, tādu kontentu, kurš uz hypa un uz lielāku iespēju, ka viņu pamanīs visi, bet bez vērtības tad arī tas ir tā kā pa asmeni staigāties, jo kad mēs pieradinām cilvēkus gaidot no mums tikai supersmieklīgas video, supersmieklīgus trendīgus video, un fona tavs zīmols, jā, zīmolu mēs rādām, bet ja par zīmolu vēl nezinu kā par vērtīgu produktu, es tagad sapratu, vai ir jēga rādīt tik daudz to zīmolu tādos smieklīgos, trendīgos rīlos, un jā un nē, bet mums jau tas ir izdarīts, un principu, kas tagad notiek, tagad es bišķiņ come down no tiem trendīgiem video. Es dodu vērtību gan sev kā personībai, vispār cilvēku gribu iepazināt, kas es esmu, jo es neesmu tikai trendīgu video atkārtotājs. Man ir milzīga pieredze. Tāda pieredze, kura Latvijā noteikti ļoti maz kam ir bijusi. Drosme, var tā teikt, jā, un drosme iet tālāk, neskatoties uz tik milzīgam summām minusā, kas man vēl priekšā ir jādod. Bet uz visu jāskatās tā kā ar pozitīvo
ar pozitīvu tādu loku, ja, no leņķa, un tad sanāk, ka, ja es, zīmols bijis pazīstams, bijis redzams, tad palika šogad dot viņam vērtību. Šogad tiešām mani vers produkcija ir plāna palielināt vai paaugstināt kvalitāti iepakojumam, dot vērtības produktos, un es domāju, ka viss vēl priekšā un viss obligāti izdosies. Protams, tātad runājot par aģentūram, strādājot ar aģentūram, kur mēs guldam milzīgo. Tur ir, man ar vairākiem runā par aģentūram, tur ir tāda situācija, kad ir godīgas aģentūras, ir negodīgas, ir aģentūras, kuras ņem naudu un gulda reklāmā tā kā budžetu, bet tu reāli nezini, vai tas budžets ir izterēts. Tu nevari to pierādīt, tu nevari to saprast, jo vienkārši, ko tev sūta PDF failus un statistiku, tu nezini, vai tiešām ir redzējuši 100,000. Tu samaksāji 3,000, piemēram, budžetu, rezultāti reāli iepirkuma nav, redzēja, 300,000, man redz Instagram, piemēram, 10,000, man ir pirkumi, no tiem 3,000 nav pirkumu. Pēc tam, protams, cilvēki saka runāt, te vajadzēja vairāk ieguldīties awareness, atpazīstamībā. Bet šeit tāds triki jautājums. Triki jautājums ir, protams, jākontrolē pašam jākontrolē, un es sapratu, ka nedrīkst pārlikt savu atbildību, jo tā ir mana atbildība nekontrolēt, mana atbildība nesekot līdzi rezultātam ieguldījumiem, jo pašam smadzenes, tas ir tā kā aizviestības reakcija, jo man pašam negribās. Tā kā skatīties, jo es negribu ieraudzīt, ka tu tiešām neiet. Man gribas pašam labāk ticēt, ka es visu daru pareizi. Visu man nes rezultātu, un tādā ziņā ir jākontrolē savi rezultātu. Ja mēs tātad, man liekas, ka es bišķiņā pailgu visu kaut ko stāstu. Kā var apstādināt? Apstādināt trāku mārketingu, kurš tevi nenogalina, tas ir strādājot partnerība, tas ir vienīgais veids. Viens trāko mārketingu nodarbojas, otrais nodarbojas tikai ar finansēm. Es sapratu, ka tas ir vienīgais veids, kā var strādāt 50/50. Nav cita veidā. Nevar kopā atbildēt par finansēm un nevar kopā atbildēt par mārketingu. Sākās strīdi, tāpēc, ka es zinu tā, es redzu tā, otrais finanses redz tā un redz tā. Protams, ka mēs kopā varam kopā apspriest, bet galējais lēmums ir mans, ka tur galējais lēmums ir tas. Un tas ir tiešām ir super svarīgi, un partnerība strādāt var, ja mēs konkrēti sadalām uzreiz savus pienākumus. Robežas un limiti un lielākie faili. Tātad robežas un limiti jau pastāstīja, ka jābūt cilvēkam, kurš kontrolē savus rezultātus. Un lielākie faili, tātad ir žurnāls noteikti. Es nezinu, vai izmaksāja, vai atnesa launch event. Es domāju, ka viņš varēja pagaidīt gadu. Mēs varējām pastrādāt bez launch eventa, kurš atnes bez launch eventa varējām pastrādāt. Un pēc gada uztaisīt kaut kādu prezentāciju, piedalīties visos iespējamos tīkla veikala mārketingā. It kā tas ir viss vajadzīgs, bet ja tā ir tava pēdējā nauda, protams, ka tam vērts nav. Bet, nākotnē tas var palīdzēt tev būt ar zīme plusu. Īstenībā, tie, kas ir noklausījuši šo podcastu līdz galam, es izdomāju nelielu tādu konkursu priekš saviem jaunajiem sekotājiem mana YouTube kanāla. Es izlozēšu pusgada abonementu savā slēgtajā kanālā Miljonāra dienas grāmatā. Starp visiem komentāriem, kuri astas komentāros zem šī podkasta, piesakos manam YouTube kanālam, un jums būs 60 eiro vērtībā. Īstenībā vērtībā tā kā ieeja mana slēgtajā kanālā, bet vērtība ir 100,000, kā jūs dzirdat. Tāpēc atstājiet komentāru, kas jums patika, kas nepatika, vai noturējat uzmanību, neturējat uzmanību. Varbūt kādu tēmu jūs gribat no mani dzirdēt nākamo, kas saistīta ar
kā nosvinot dirsu. Svinot dirsu mēs varam absolūti visas savas jomās, gan attiecībās, gan veselībā, gan blogā, gan popularitātē, gan Instagramā, gan biznesā, gan zīmolā. Uz kādiem jautājumiem jūs varat uzdot komentāros, uz kādiem jautājumiem man ir jāatbild. Es centīšos uz tiem atbildēt, vai nākamajā podkastā uztaisīt tikai ar jautājumu. Tāpēc viens no jums saņems no manim pusgadu abonementu uz manu slēgtu kanālu. Un paldies jums par šo podcastu un tiekamies nākamreiz.